Ja iet runa par izaugsmi, ja cilvēks tiešām grib mainīt dzīvi un izaugt, jeb pieaugt, un sākt uzņemties atbildību par sevi, par savu dzīvi, par savām emocijām, par saviem lēmumiem, par savām rīcībām un tā tālāk tā joprojām, tad viņam būs jāatbrīvojās no atzinības trūkuma. Ja viņš ir fokusēts, mērķēts no citiem cilvēkiem iegūt atzinību, un tas var izpausties daudz dažādos veidos. Piemēram, citi cilvēki taisa svētkus, citi cilvēki taisa pat radinieku sajietus, citi cilvēki taisa visādus pasākumus, lai caur šiem pasākumiem piepildītu savu atzinības trūkumu. Jo, ja mēs paskatīsimies, reāli, citi cilvēki satiekās, 2 reizes gadā vai 1 reizi gadā vai 2 gados 1 reizi kaut kādā pasākumā, bieži vien tie ir kapu svētki, un tad viņi runā pie tā galda bezmērķīgi muti virinot par daudz dažādām tēmām, bet principā tas ir bezmērķīgi. Bet apakšā visam šim ir atzinības trūkums. Skaties, kā viņš labāk, vai skaties, kā viņš sliktāk, skaties, kā viņš var, skaties, kā ir pareizi, skaties, kā ir nepareizi, skaties, ko tas dara, ko šis dara. Un viss šis tiek tīts tikai un vienīgi tāpēc, lai iegūtu atzinību. Daudziem ir šī sajūta, ja kādam citam ir slikti, tad man ir labāk. Es zinu, ka vismaz es neesmu sūdīgākais variants. Tāpēc arī daudziem cilvēkiem, ja ir šī emocija, ir ļoti viegli caur sociāliem tīkliem, caur televizoru integrēt pārliecību, ka tu esi drošībā. Kad ar tevi viss ir labi, kad, ar tevi viss forši un, normāli viss. Turpiniet uz darbu, skaties degpunktā, skaties ziņās. Tur daudziem cilvēkiem ir daudz sliktāk. Un asociējot sevi ar šiem cilvēkiem, jeb notikumiem, cilvēks iluzori jūtas labāk. Tāpēc arī cilvēkam ir šī racionālā prāta daļa, kura izskaidro, kāpēc tu visu dari pareizi. Pīpēju tāpēc, ka, tas ir labākā terapija maniem nerviem, dzeru tāpēc, ka tā ir man atpūta, tetovējos tāpēc, ka tas ir trendā, daru daudz lietas, un katram ir savs attaisnojums. Racionālā daļa ir tā, kas mums pašiem visvairāk melo. Un ja mēs atgriežamies pie šī atzinības trūkuma, un te pēkšņi cilvēks izdomā, es tagad gribētu pieaugt, un man tagad ir jāatsakās no kapu svētkiem, man jāatsakās no kaut kādiem pasākumiem, no kaut kādām draudzenēm, no kaut kādiem cilvēkiem, jo es pieņemu lēmumu viņos vairs nemeklēt atzinību. Jo es pieņemu lēmumu šajos neprasīt, lai šie cilvēki apkalpo manu traumu. Tā ir pirmais solis uz pieaugšanu, tad, kad mēs izvēlamies sevi. Tad, kad mēs izvēlamies sevi, jūs to darat priekš sevis. Nevis tāpēc, lai manipulētu ar citiem cilvēkiem, lai viņi dotu jums ilūziju, jeb atzinību. Bet visa šī rezultātā cilvēks ir pieņēmis zemapziņas bērnības pārliecību, kuru, protams, viņš ir ieraudzījis kaut kur ģimenē, tuvos cilvēkos. Jo tikai tuvie cilvēki spēja integrēt pārliecības šāda tipa. Un cilvēks ir pieņēmis neapzināto lēmumu, jeb zemapziņas lēmumu. Zemapziņas lēmums ir tas, ko cilvēks ar prātu neapzinās. Viņš ir sajūtu līmenī, bet līdz prāta līmenim viņš nav pacēlies. Tātad viņš to neapzinās, bet viņš to dara. Un ja viņš to turpina darīt un pats no tā cieš, kā tas bieži vien ir, jo tikai cilvēku rīcības un pieņemto lēmumu rezultātā notiek šīs problēmas paša cilvēka dzīvē. Tas ir viņa paša radīts. To visu kūrē cilvēka zemapziņa. Un te pie maniem atnāk uzņēmējs. Man neiet biznesā. Jā, protams, tu fokusējies uz atzinības piepildīšanu, nevis uz saviem uzņēmuma mērķiem.
Un te nonāk cilvēks neiet attiecībās. Jā, protams, tu fokusējies uz to, lai piepildītu no tā otra cilvēka šo te uzmanību. Nevis uz to, lai tu varētu pats kļūtu labāks. Līdz ar to zemapziņa nevar izpildīt to, ko viņa nav redzējusi. Zemapziņa nevar izpildīt to, ko viņa nav piepildījusi. Viņa ir ieprogrammēta noteiktā kaut kādā formā, un katrs savā zemapziņas iluzorajā pasaulē domā, kad vislabāk, un es būšu laimīgs tad, kad es aizbraukšu uz tiem svētkiem un gūšu šo te atzinību, un pucējās, un taisās, un ņemās, un darbojās, un tā, jo tūlīt būs tā atzinības piepildīšana. Bet tad, kad cilvēks nonāk savā klusumā, bez radio, bez meditācijām, viens pats ar sevi, viņš sastopās ar to, kas viņš ir patiesībā. Kad visi ārējie trokšņi, visi ezotēriskie semināri ir beigušies, viņš nonāk savā patiesajā būtībā šeit un tagad ar sevi. Un šīs patiesi neizdziedinātās attiecības pašam ar sevi sāk ieslēgt arī nepatīkamas sajūtas. Un apzināts cilvēks sāk ieklausīties tajās neapzinātajās sajūtās. Neapzināts cilvēks ieslēdz mūziku, ieslēdz melodiju, ieslēdz YouTube vai izdomā aiziet mežā, pastaigāt pa mežu, jo viņam kaut kā ir jādala savas sajūtas no apkārtējās vides. Jebkurā gadījumā tas balstās uz vienkārši zemapziņas pieņemtajām pārliecībām. Zemapziņa ir viss tas, kas vada mūsu dzīvi. Tas ir tas, kas ir šeit un tagad. Ja mēs paskatāmies, piemēram, mums ir īslaicīga atmiņa. Jūs neatceraties, ko jūs 3 dienas atpakaļ teicāt savam dēlam, varbūt savam vīram vai sievai vai partnerim. Jūs neatcerēsieties katru vārdu, jo to visu kūrēja apakšā zemapziņas patiesie mērķi. Un mēs redzam šeit 98% būtībā cilvēkus vada zemapziņas patiesie mērķi. Un uzminiet, kurai daļai mūsu apziņā būtu jāveic padziļināta terapija. Tā būtu apzinātā daļa, tas, ko mēs saprotam, 5-6%, ar ko strādā psihologi, vai neapzinātā daļa, jeb zemapziņas daļa, kura kūrē visu pasākumu.